es jogas pasniedzēju, man ļoti liels prieks, ka Nicā ir tik daudz zināšu kādi cilvēki. Un droši vien, cik ir jaunais gads, tad visiem jums novēlēšu sieciņu, prieka, laimīti un veselu pūru mīlestības šajā jaunajā gadā. Bet droši vien, lai mums visiem nebūtu tāds saspringums, jo arī man, pat cik es esmu atbraukus diezgan tālu gabalu no Valmieras uz šejieni, ja, tad tie ir jau kaut kur 300 pār kilometri un visu laiku mašīnā, un bija tāds saspringums tur, un visu laiku es sēdēju, un es zinu arī, ka jūs droši vien no darbiņa atnākuši, un visi esat saspringuši, un vai arī būtu pašiem, teiksim, vairāk tā kā atbrīvotos, un paši jūs spētu koncentrēties vairāk, tad nelielu tādu vingrinājumu uztaisīsim, kuru es pati ļoti gribu veikt šo vingrinājumu. Un vingrinājums būs tāds, lai mēs varam atbrīvot visus šos te saspringtos muskuļus, kas mums ir šeit, šis sprandas vietā. Tad mēs vienkārši vajadzētu tās somas, tos visu salīdzināt somā iekšā, jo pēc tiem tas jums paliks kā mājas darbs. Jā, mums to nevajadzēs. Jo tad ja jūs noliksiet šīs somas, vai jums no vingrinājums būs tāds, ka jums būs jāuzrauj pleci un stāvi viņus jāizmet ārā. Un droši šeit būs pārst par lietu nos. Nesanāks vīzlus. Tad vingrinājums ir tāds, ka mēs uzvelkam plecus ar ieelpu un ar izelpu izmetam ārā. Ļoti labi, īstenībā varat pat izelpot ar muti, bet izelpu varbūt taisam ar muti tādu tā kā, zinat, kad vīrieši parasti ielēni tā, pirms dzeršanas. Jā, uztais to. Tā saucās, starp citu, attīroša elpošana. Tāpēc man arī, jā, starp citu, tāpēc jau tie, teiksim, man saka, kā tad tā, tas cilvēks nedzer, nepīpē un nomirst tur ātrāk nekā tas tur dzērājs, jā, bet, skatāties, viņa elpo, jā, izimtē visu savus mikrobus ar spirtu, ja? Tāpēc viņi arī ilgāk dzīvo, ja? Un tas jokam. Nu ko, uzvelkam plecus un uzvelkam. Un pēdējo reizi. Jo galvenais ir viņus tieši izmest ar tādu švunku, lai atbrīvojās mums šeit visi šeit muskuļi. Un tagad mēs vienkārši paņemsim, uztaisīsim tādu kā naģīti un no katra pirkstiņa izvilksim tādu 3 reizes šādu te ārā un izmetīsim visu savu šo, teiksim, slikto, negatīvo, kas mums šeit ir sakrājies, jo pirkstos ļoti mēdz sasprostoties šeit enerģija. Un šādi te vienkārši uzliekot programmu, tad viss šajā te telpā mums, teiksim, sādeg arī, kur mums smuki deg arī tā svecīte. Vai mēs varam to svecīti arī kaut kur šeit dabūt? Varam. Un šādi te mēs atbrīvojam šos kanālus, starp citu. Jūs droši vien visi esat arī pamanījuši, ka bērnu mantiņās rotaļlietās ir tāds kā bumbiņas iekšā, ko bērniņi, kad ņem spaide, ja? Tad kāpēc šīs bumbiņas liek, tad viņiem vai ir attīstība, jo mūsu roka ir unikāla. Kā es saku, Dievs mums radīs vienkārši fantastisks. Jo viss, kas atspoguļojās uz mūsu rokas, ir saistīts ar mūsu iekšieni. Un tāpēc mūsu šeit pirkstu galiņi ir saistīti ar mūsu smadzeņu darbību. Tāpēc mēs paņemsim katru pirkstiņu, šādi te saspiedīsim no sāniem un no priekšpuses, virspuses. Līdz ar to jums būs vieglāk arī saprast un koncentrēties līdz to, ko es jums visu stāstīšu.
jau noņēmām. Un sākšu jums ar to, ka seja būtībā tā ir mūsu tāda kā karte, kur mēs šodien ar jums, starp citu, zīmēsim. Diana, es laikam nepateicu, ka mēs zīmēsim. Es it kā uzrakstīju, bet, nu jā, tiem, kuriem ir tās pilspaules, kuriem daudz pilspaules. Jā, tad viss kārtībā. Un seja, tieši tāpatās kā rokas, atspoguļo mums visu mūsu iekšieni. Un līdz ar to mūsu seja mēs ļoti labi zinām, kad viņa mūs tā kā nodod. Tad, kad mēs esam noguruši, mēs uzreiz redzam pēc sejas pareizi. Kad mēs esam slimi, mēs atkal redzam to pēc sejas. Un būtībā seja šādi te arī strādā, jo cilvēki pēc sejas, pieejot pie spoguļa, viņi jau redza, kādi jau viņi ir, cik veselīgi, cik stipri. Un tāpēc, teiksim, lūk, šie skaistie, teiksim, cilvēki, viņi ir ļoti veselīgi cilvēki. Jo, kā es teicu, Dievs jau mūs radījis unikālus. Vienkārši tas ir atkal atkarīgs, cik mēs esam mācējuši sevi unikāli saglabāt. Un tāpēc šodien jums būs iedotas šīs zināšanas, lai mēs sevi padarītu skaistus un veselīgus un teiksim, līdz ar to šādi te uzlabotu ne tikai savu veselību, bet arī savu dzīvi, par ko mums būs arī otrā nodarbībā. Ja? Jo arī mēs spējam mainīt savu likteni. Esot skaisti. Nu, lūk, tad arī sāksim ar to, kā jums pašiem liekas, kas ir tas iemesls, kāpēc cilvēki noveco? Stress. Ļoti labi, jā. Stress, viens no iemesliem. Ģenētika. Nu jā, mēs gribam kaut kā bāzēties uz to ģenētiku, bet tas nebūs tas. Kā es teicu, mūsu Dievs radīs unikālus. Un tas ir atkarīgs no mums pašiem, kā mēs saglabājam sevi. Veselība. Jā, nu veselība jau ir tas, kas liek mums strauji novecot, bet uzturs, jā, tas būs vēl viens, jā, kas strauji liek mums novecot. Un kā es, piemēram, uzskatu, ja agrāk bija kari, kas cilvēks iznīcināja, tad tagad to vietā ir nākuši lielveikali. Vai ne? Jo tā pārtika, kas tur tagad ir, jā, tad, nu jā, mēs šādi te sev lēnām pamazītiņām šādi te gremdējam. Un tāpēc mans tāds mērķis ir dzīvē arī pierādīt, ka mēs spējam un varam sev saglabāt pēc iespējas vairāk un ilgāk, skaistākus un jaunākus. Un šodien es paņēmu līdzi savu favorīti, kas viņa nav no, teiksim, mūsu tautiete, ja? Bet kā jums liekas, cik gadi šai kundzītei ir? Jo šeit jums ir iespēja paskatīties, ka lūk, cilvēks var nodzīvot bez šīm te krunciņām savos tur viņai ir 93, bet es arī viņu esmu 95 gados redzējusi. Un būtībā, lūk,
ja mēs paskatāmies 95 gados, kādi mums ir cilvēki, tad ir ko salīdzināt un ir pēc kā tiekties. Jo tad, kad mēs esam iekšēji veseli, tad arī iekšēji tas viss mums parādās uz šīs sejas. Un būtībā šīs krunciņas un šie sejas ovāla noslīdējumi, lūk, arī veidojās liela daļa, kā mēs tikko nosaucām, no mūsu šīs nepareizā dzīvesveida. Pārsvarā ap lūpām šīs krunciņas mums veidojās no mūsu šiem mīmiskiem muskuļiem, no, teiksim, tad, kad mēs saspiežam lūpas, kad mēs vairāk dusmojamies, tad mums saspringzinās, jā, bet mēs jau paši to neievērojam. Un tad, kad ir šīs mīmikas šādas te, tad, ko mēs darām, mēs ar šiem te muskuļiem arī spiežam. Parādīšu jums. Lūk, mums ir tādi biša tauki saucamie, ja? Un lūk, mēs šos biša taukus tā kā ar šiem muskuļiem spiežam uz leju. Un notiek tā, ka šie biša tauki mums no visām šīm te mīmikām, no, teiksim, ja mēs dzīvē esam pieraduši visu laiku stāstot, mēs esam ļoti emocionāli cilvēki un stāstot šādi te izbrīnīties un visu laiku uzraut pieri, ja, tad šīs te mīmikas, tad, protams, mums izveidojās ar laiku šīs krunciņas, grumbiņas, jo notiek tas viss tāpēc, kad muskulītis, viņš, lūk, izskatās šāds. Būtībā mums visi muskuļi uz sejas ir nospriegoti. Teiksim, ja šis pirksts ir viens kauls, tad muskulis ir piestiprināts līdz otram kaulam nostieptā stāvoklī, nospriegotā šādā, te nostiept visi šie te mūsu muskuļi. Un pie šīs te mūsu mazākās mīmikas, lūk, ko jūs redzat? Man pirksti sašaurinājās, vai ne? Tagad viņi izstiepās, tagad sašaurinājās. Tātad, ko mēs darām? Mēs ar šo te savu mīmiku, mēs samazinām šo te muskulīti. Muskulīti, redzat, viņš šādi te izvelkās un šādi te ievelkās. Un tad, kad viņš šādi te ievelkās, viņš samazinās, ja? Tad notiek tā, ja mēs ilgstoši sēžam pie datora un koncentrējamies un savelkam šo te pieri šādi te, ja? Pirmkārt, ko mēs izdarām? Ar šīm te mīmikām mēs nosprostojam kapilārus, kas ir atkal slikti mūsu veselībai. Jo katrs, teiksim, ja šis pirksts ir nervs, tad nervam vienmēr blakus ir asinsvads. Un asinsvadi ar nerviem vienmēr iet cauri muskuļiem. Un ja šis muskulis saspringsta, tad saspringuši muskuļi, viņi, kā mēs zinām, tonus, ja, kas ir, ja, tad līdz ar to viņš, ja es tagad saspiežu šos pirkstus, tad mani pirksta gali paliek lielīgi. Jo paliek lielīgi tāpēc, ka asins neiet cauri. Jo es saspiedu kanāliņu. Un tieši tas te pats arī mums notiek, kad šis muskulītis saspringst iekšēji, tad notiek tas, kad asins cirkulācija ir nepietiekoša, un ja mums ilgstoši šī piere ir uzvilkta, tad nav brīnums, kad mums sākas visādas migrēniskas galvas sāpes. Ja? Jo arī mūsu šī vietiņa, tā kā mēs pavingrojām, starp citu, tas ir ļoti vērtīgs vingrojums, jūs varat iesaistīt savā darbā viņus,
Jo tad, kad mēs sēžam, ir sevišķi pie peles, ja, kad mēs sēžam pie datora, vispār, kad mēs sēžam, ja, ko mēs darām? Mēs savus muskuļus saspringdzinam, lai varētu noturēt savu svaru šādā stāvoklī. Un, protams, šie te muskuļi mums ir saspringti arī visu dienu. Un tad, kad mēs viņus atslābinam šādi te, mēs atveram šeit visu vaļā un padodam šo te asins cirkulāciju. Un līdz ar to, tad šis te muskulīts, tad, kad viņš ir šāds te saspazmējies, viņš ar laiku vienkārši novārkst. Jo muskuļi, viņi jau ir tieši tādi paši, paskatieties, kā uz mūsu ķermeņa. Un tieši tāpatās, kā visi vīrieši, teiksim, un sievietes, ja, kultūristi, ja, kad uzdzen sev muskuļus, tieši to pašu mēs varam arī veikt ar sevi, jo tie ir pilnīgi tādi paši muskuļi. Un jo vairāk mēs šo muskulīti, teiksim, spaidīsim, bakstīsim, viņu stimulēsim, jo viņš piebriedīs šis te muskulīts. Un līdz ar to, lūk, šādas te problēmas, kā šajās te bildītēs notiek, mēs spējam atrisināt. Protams, ļoti ir no svara, teiksim, pat pirmā augšējā bilde, ja jūs paskatītos, tad redzētu, ka šī ādiņa arī ir plāna un sausa. Un šeit ļoti no svara ir mūsu elpošana. Jo sevišķi pēc 40 mainās elpošanas ritmus. Un cilvēki elpo vispār ļoti sekli. Un šī elpošana, teiksim, lai jūs saprastu, skābeklim ir divi svarīgi uzdevumi. Pirmais uzdevums, viņš 20% atjauno šūnas, bet 80% viņš saražo enerģiju. Tātad, lūk, tad, kad mums šīs šūnas atjaunojas visu laiku, bet viņas mums arī atjaunojas. Un īstenībā mēs, teiksim, 5 gadu laikā mums ir pilnīgi jauna sirds. 10 gadu laikā mums visu kaulu struktūru nomainās. Tikai jautājums ir, kāpēc tad mēs slimojam vēl joprojām reizi? Kā jums liekas, kāpēc? Kāds zina? Nemainām savas domas, kāda mūs. Super, tieši tā. Mēs nemainām savu dzīvi, savu dzīvesveidu. Un tāpēc mēs vēl joprojām turpinām darīt šīs, teiksim, lai jums saprotam, sliktās lietas, kas, lūk, izraisa šo šūnu atmiršanu. Un tad notiek tā, ka būtībā pie šīs seklās elpošanas ir tā, ka šī ādiņa paliek pat pelēcīgi bāla ar zilgam gultu nokrāsu. Un tiem, kuriem cilvēkiem ir sekla, šī elpošana viennozīmīgi, es varu pateikt, viņiem ir arī zems asinsspiediens. Bet atkal tiem, kuriem ir šī stresainā dzīve, kuriem ir, teiksim, šie augstie asinsspiedieni, tad tur ir tikai vainīgs stress, jo cilvēks, kas tulīt nodemonstrēšu, elpo šādi. Un notiek tā, ka tajā brīdī, protams, jūs jau to nepamanat, jūs nepievēršat tam uzmanību, bet elpošana ir saraustīta, strauja, un ir tā, ka jūs redzējāt, es ieelpoju, bet ļoti maz izelpoju. Un šeit ir problēma šajā izelpā, jo tieši šī, lūk, izelpa arī veicina šos augstos asinsspiedienus. Un kā es teicu, kad,
kā es jums nosūtīju šo informāciju, ka ir pat iespēja šodien, ja ir kādam šie augstie asinsspiedieni, jo man pašai nodarbībās bijuši tā, kad bija kundzītes jau, kuras saka, kad šodien slikti jūtās, kad negrib tā kā nākt, un es saku, tieši jānāk uz nodarbību. Un atnāca ar visu aparātu un visu klātbūtnē mēs vienkārši izmērījām, bija augsts asinsspiediens, viņai bija kaut kāds 160, es neatceros, 9, teiksim, ja. Un būtībā viņa pat ļoti ātri izelpoja man. Es viņai teicu, lai viņa pasēž 3 minūtes pelpo, un kamēr es viņai liku pelpot, es gāju vienkārši līdz, turpat tās bija izlieta, lai nomazgātu rokas, izgāju tur ārpusē, nāca atpakaļ. Viņa jau bija nepacietībā, jau mērīja jau ar savu aparātu visu, ja, un teica, es jau sajūtos labāk, ja, un cilvēks jau jūt, ja, un viņa izmērīja, viņai asinsspiediens būtībā pāris minūšu laikā, var teikt, nokritās uz normu, ja, ar elpošanu vienu. Tāpēc ir šīs lietas, ko mēs cilvēki neapzināmies un varbūt gribam kā labāk, bet izdaram kā vienmēr. Ja, tieši ar visām šīm savām zālēm un tabletēm. Ja mēs varam vienkārši ar elpošanu šo te visu normalizēt, tad kāpēc mums ir jāindē savs organisms? Pareizi? Un līdz ar to tāpēc jau mēs arī tad esam veselāki, stiprāki un skaistāki. Nu, lūk, un tāpēc es esmu izveidojusi šo savus arī vingrojumus, apvienojot kopā ar elpošanu. Un es arī mācu cilvēkiem elpot, un šodien jums būs ļoti lieliski iespēja, teiksim, pēc nodarbībām, mums tā kā beidzās 8, man sāks webinārs. Un man jums ir tāds priekšlikums, kad jūs varat visi palikt, ja, kuriem, protams, laiks atļauj, un kopā ar manīm iemācīties šodien ļoti fantastisku elpošanas vingrinājumu, kas ir nākusi no šāņu kultūras, un viņi uzskata, ka šī elpošana paildzina cilvēkiem dzīvi, jo tas būs saistīts ar vairoga ciedzeri. Ja, bet tas būs pulkstenis 8. Nu, lūk. Un, protams, šādi te novārksti jau mums paši, ja ādiņa paliek plāna arī un sausa, tad novārksta mums paši plānākie muskuļi, un tie ir ap acīm. Tāpēc pirmais, es pat, kā sāku ar šo te visu nodarboties, es ļoti pētu cilvēkus un skatos, ja. Un es ievēroju, ka 25 gados jau sāk parādīties šīs te saucamās pirmās jau krunciņas, bet, pat cik ādiņi ir ļoti elastīgi, tad viņas jau, attiet atpakaļ. Bet pirmās jau parādās uz šo te jau vecumu. Bet, ja ādiņa ir plāna un sausa, kas vēl ādu plānu taisa bez elpošanas vēl? Jā, caurvēršana vispār ļoti bīstams mūsu enerģijai. Ļoti labi. Bet, ja mēs maz dzeram, šķidrumu lietojam, tad tieši tas arī notiek. Zinātniski ir noteikts, ka, ja mēs sastāvam, teiksim, sākumā no 80 līdz 70% šķidruma, tad uz vecumu mēs vienkārši izžūstam. Ir 50%. Ja? Tad tieši tā āda paliek sausa, jo kolagēns viņš sastāv no olbaltumu vielām un šīm ūdens strūkliņām. Ūdens. Un tāpēc, ja jūs sāksiet lietot